Cienījamās dāmas, godātie kungi, man ir prieks, kad šajā budžetā ir iestrādāta atsevišķa Nacionālās apvienības budžeta priekšlikumi, kā piemēram Nacionālās apvienības priekšlikums par pabalstu jaundzimušiem rīdzniekiem, kur pabalsts tiek palielināts no 142 eiro uz 150 eiro, pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām, kur pabalsts palielināts no 142 eiro uz 150 eiro, pabalsts politiski represētām personām, kur pabalsta apmērs tiek palielināts no 71 uz 75 eiro. Man ir prieks, ka Nacionālās apvienības iniciatīvas ir iekļauts šajā budžetā. Un ir arī dažas citas labas budžeta iniciatīvas. Tomēr, ja mēs skatāmies bez emocijām uz šo budžetu, tad, manuprāt, viņš nav atbalstāms. Kāpēc? Ja mēs skatāmies tikai uz faktiem, kas ir tas būtiskākais, viens no būtiskākajiem ir budžeta deficīts. Un 2014. gadā, kā mēs dzirdējām no Tiknus kundzes ziņojumi, ir, ja mēs zinām, ka 732 miljoni ir ieņēmumi, 763 ir izdevumi, tātad budžeta deficīts ir 31 miljonus eiro. Ja tas būtu izrauts skaitlis no konteksta, tad varbūt mēs arī varētu nepieminēt šo, bet mēs apskatāmies, kas ir noticis pēdējos gadus. 2013. gada budžeta deficīts 12. novembrī, pavisam nesen mēs apstiprinājām pēdējo budžetu, kas bija, un tas bija 52,8 miljonu latu, jeb 10,5% no prognozētiem 13. gada ieņēmumiem. Ejam vēl viens soli atpakaļ, ja mēs skatāmies 2012. gada konsolidēto budžetu, faktisko deficīts tur bija 13,8 miljonu latu. Šāda praksa strādāt ar ievērojumu budžeta deficītu ilgtermiņā nav iespējama. It īpaši šī finanšu taupība ir aktuāla ņemot vērā pieaugušos maksājumus par Dienvidu tiltu. Kā mēs zinām, šogad maksājums būs jau 53,9 miljoni pamatsumma plus procenti un potenciāli milzīgos ieguldījums Rīgas ziemeļu transporta koridoru izveidē, kur aplēses ir sākot ar 1 miljārdu eiro un uz augšu. Un būtu saprotams, ka budžeta deficīts veidojas krīzes gados, kad ir palielināti sociālie pabalstu maksājumi, nevis laika periodā 11. 14. gads, kad krīze jau ir garām. Kādas ir sekas, kad budžets ilgtermiņā tiek veidots ar deficītu? Sekas ir tādas, kad vai nu tiek palielināts aizņēmumi, vai arī ir bankrots. Citu variantu īstenībā nav, tāpēc, ka kaut kur jau tā nauda ir jāņem. Nevar būt budžeta deficīts katru gadu. Un to mēs arī redzam pēc tādiem rādītājiem, ka budžeta līdzekļu atlikums, ja mēs skatāmies šajos plānotajos dokumentos, viņš ir plānots 14. gada sākumā no 60 miljoniem uz 34,5 samazinās. Mēs redzam, ka ir jauna aizņēmuma 36 miljonu eiro. Netiek domāts, kā atmaksāt, bet tiek aizņemtas jaunas summas. Nākamā lieta par budžeta caurspīdīgums. Par to ir runāts daudzas reizes. Rīgas pilsētas budžets finansē Rīgas pilsētas kapitāla sabiedrības, un šī finanšu plūsma nav caurskatām. Piemēram, 14. gada dotācija Rīgas pašvaldības Rīgas attieksme ir pieaugusi jau līdz 85,3 miljoniem eiro. Nauda nekontrolēti pazūd melnajā caurumā. Mēs nevaram izkontrolēt šīs naudas plūsmas, mēs varam tikai netiešā veidā redzēt, kur tā nauda pazūd. Viens skandāls, kurš presē parādās, ir tas, kad nauda no Rīgas satiksmes, ko mēs neesam lēmuši, aizripo uz arotbiedrību Laba. Tur bija cik 591 000 lats 13. gadā. Arotbiedrībā Laba, kur koalīcijas deputāti saņem atalgojumu. Otrs, kas pavisam nesen mēs spriedām par šo jauno nodibinājumu Rīga LV, un kā mēs dzirdējām, tad finansējums netiks nodrošināts savu Rīgas pilsētas budžetu tiešā veidā. Atkal mēs nevarēsim lēmt, bet viņš tiks finansēts ar kapitāla sabiedrībām. Tātad ir šis lēmums par to, ka 85 miljonu eiro tiek iebalsoti Rīgas attiksmē pazūd, un tad viņi tālāk jau aizies šim nodibinājumam Rīga avīzes izdošanai, reklāmas avīzes izdošanai. Neviens nezina, cik liela šī summa būs. Varbūt tas būs miljons, varbūt 5 miljoni, mēs tiešām nezinām. Un tad tikai būs pēc tam
Būs jauns pieprasījums, kad ir par maz, kad vajag vēl 5 miljonus, kā tas 13. gadā bija nemaldos 4 reizes, kad katru reizi bija 5 miljoni, 8 miljoni, 5 miljoni, 8 miljoni, vēl un vēl ir nepieciešams ieguldīt Rīgas satiksmē. Budžeta deficīta veidošanās arī būtu attaisnojuma gadījumos, kad finanšu līdzekļi tiktu ieguldīti infrastruktūrā vai inovācijās, kas radītu nākotnes ieņēmumus. Tomēr pašreizējā Rīgas doma to tērē pārmērīgi dārgos iepirkumos. Visi atceramies šo 125 trolejbus par 132 miljoniem eiro, kā arī realizē neefektīvu kapitāla sabiedrību pārvaldību. Vēl 3 minūtes. Jā. Pārdomāts investīcijas biznesa vīdes uzlabošanā un jaunu biznesa izveidas veicināšana nodrošināt ieņēmumus nākotnē, lai nebūtu jāmēģina savu neveiksmīgo saimniekošanu kompensēt uz citu pašvaldību rēķinu, kā tas tiek darīts ar plānoto transportu atlaižu politiku. Mēs aicinām pilsētas vadību nekavējuši pievērsties novārtā atstātāju uzņēmējdarbības veicināšanas funkcijai pilsētā, veicināt pilsētas atpazīstamību ārējos tirgos, stiprināt investīciju piesaistes aktivitātes, radīt pārskatām ietveru pilsētas aktīvu pieejamībai biznesam, piemēram, viegli pieejama informācija par telpu nomu, kas rezultātos jaunu darbvietu izveidē pilsētā. Vai mēs esam dzirdējuši pēdējos gados par veiksmes stāstiem, kad Rīga būtu atvedusi globālu lielu investoru? Mēs neesam dzirdējuši. Mēs esam dzirdējuši, kur Tallina piesaista to automašīnu, ražo elektromobīļus, un ir citi stāsti, veiksmes stāsti. Mēs Rīgā nedzirdam. Mēs Rīgā dzirdam tikai par salūtiem, par regatēm, par visādas izspriedzes, jaunais vilnis Krasmalā, valūtas konvertācijas un tā tālāk. Bet tā kā es saku, šis budžets nav atbalstāms, un tās ir divas svarīgākās lietas. Nedrīkst katru gadu budžets būt ar deficītu, tāpēc, kad ilgtermiņā tas ved uz pilsētas bankrotu, neizbēgami, tāpēc, ka naudai kaut kur ir jābūt. Bija ļoti liela atstāt uzkrājumi, un tāpēc arī šobrīd it kā var tā vaļīgāk darboties, bet ilgtermiņā tas nav iespējams, un tas būs bankrots. Un otra lieta ir jāstrādā tajā virzienā, kā radīt jaunas darba vietas, lai cilvēkiem nebūtu jābrauc uz Angliju, Īriju, bet lai viņi varētu šeit tapt nodarbināti, lai varētu veidot uzņēmumus jaunus un attīstīt, jo tieši šie jaunie uzņēmēji un esošie uzņēmēji, kas paplašinās savu darbību, radīs nodokļu bāzi Rīgai turpmākajos gados. Tā kā es aicinu balsot pret esošo budžeta redakciju.